30 gadus nebijis notikums, par to tālāk video. Ja runājam par Bitcoinu, tad Bitcoins mums pēdējās dienas staigā robežās 85 līdz 94 tūkstošiem un diezgan dažos brīžos volatīvi nostaigā, bet turpina saglabāt šo te pamatu, kas ir 85-80 tūkstošu zona. Un, ja mēs paskatāmies to, ka Bitcoins vēl joprojām lokāli aptrendu nav pazaudējis. Ja mēs skatāmies arī tādu psiholoģisko rādītāju Fear and Greed indeksu, šobrīd mēs vēl joprojām esam ekstrēmās bailās, kur jau esam pēdējo, manuprāt, pusotru mēnesi, un ja mēs skatāmies pēdējo reizi šādās bailēs bijām aprīlī, kad bija Trumpa atbrīvošanas diena. Šodien no rīta Japāna paceļ savu procentu likmi, un šobrīd procentu likmes līmenis ir augstākais pēdējo 30 gadu laikā. Un, ja atskatāmies vēl mazliet iepriekš, tad kāpēc ar Japānu vispār ir ļoti interesanti, jo pirms 24. gada marta Japānai netika vispār celta procentu likme pēdējos 17 gadus, un viņa principā dzīvoja ar šo te mīnusā, pat ar šo procentu. Tā kā Japāna cīnās ar inflāciju, tad procentu likme tika paaugstināta.